Tātad labdien visiem, sveicināti! Šodien mēs ņemsim jaunu tēmu, tātad darbs sociālos tīklos un konkrēti Facebooku. Tātad šīs dienas tēma būs, kā pareizi darboties sociālos tīklos, kā veidot profīlus, noformējumu, kā izdarīt tā, lai cilvēki jūs pašu atrastu un lai viņi tiešām varētu būt pārliecināti par to, ka tiešām jūs esat jau šajā te vidē, esat, vismaz, kā saka, noformēti, viss kārtībā, ja? Tad stādīšos priekšā, mani sauc Evita Eglīte, šobrīd atrodos Anglijā, Southamptonā, un gribu padalīties tieši ar šo tēmu, tāpēc ļoti daudz cilvēki strādāt sākuši Facebookā. Facebooks ir viena no sociālajiem tīkliem, kas ir viens no populārākajiem. Viņš aptver principā pilnīgi visu pasauli, var darboties visdažādākajās valodās, visdažādākajās pasaules nostūros, ja, tāpēc Facebooks tā ir viena no šobrīd pašiem populārākiem sociālajiem tīkliem, ja, un tieši šodien es esmu nolēmusi jums ar to padalīties. Es šodien runāšu visiem tiem cilvēkiem, kas ir tikko iesākuši, kas tikai tagad sāk vispārībā aptvert, kas sociālie tīkli, kā arī ļoti vērtīga būs šī informācija visiem tiem cilvēkiem, kuri jau ir sociālā tīklā Facebook, bet kuriem varbūt daudz kas vēl nav noformēts, kā arī visiem tiem cilvēkiem, kuri grib varbūt kaut ko jaunu uzzināt, varbūt tās kaut kādā laika periodā to nebija pielietojuši, un tagad viņās grib to darīt diezgan profesionāli. Nu, lūk, un tad ar ko mēs sākam? Tad sāksim ar pašu profīla sākumu, ar to, ka pirmām kārtām, lai mēs kādu cilvēku aicinātu šajā biznesā, vai, teiksim, vispār savos draugos, principā pirmais ir jānokārto viss, kas saistās ar tavu profilu, lai tas būtu skatāms un interesants. Un tātad, pirmais, ar ko mēs sākam, tas ir divas fotokartiņas. Pirmā tātad ir šī te fotokartiņa, ja, kura mums ir jāievieto, un otra tātad tas ir tieši tu. Ko es gribu teikt? Šīm fotokartiņām ir jābūt, pirmām kārtām, šai fotokartiņai ir jābūt atspoguļotam tieši tavam ārējiem izskatam, kāda tu izskaties. Jo, pieņemsim, ir diezgan nepareizi, ka tur vispār nav neviena, nekā. Man ir, pieņemsim, bijuši tādi cilvēki, kas mani uzaicina draugos, jā, bet viņu fotokartiņas tur nav. Es automātiski viņu neapstiprinu tā iemesla dēļ, ka labi man būtu jākomunicē ar cilvēku, kurš neparāda savu seju. Kā arī, pieņemsim, šeit var būt ielikta fotokartiņa kāds zaķīts, kaķīts vai kāds cits cilvēks, kurš tiešām tu zini, ka, diez vai tas varētu būt kāds, pieņemsim, Stallone, jā, vai kāds aktieris vai dziedātājs, jā, un līdz ar to tāpat arī saproti, ka tas nav riktīgs cilvēks. Arī šādus cilvēkus es arī neapstiprinu, jā. Šai fotokartiņai ir vairāk tāds varbūt tavs iekšējās būtības raksturojums, ja tad es, pieņemsim, gribu šobrīd viņās doties šādā ceļojumā, ja, kurā man ļoti patīk, kad es, kādu laiku atpakaļ ceļoju, ja, es par to katru dienu domāju, un tas tāds atgādinājums, uz kurienes dodos. Ja? Varbūt kādam citam tā ir viņu ģimene, varbūt kāds interesants un jautrs notikums, varbūt tās kāds interesants pasākums, ja? Kas tiešām uzrunā. Ja? To noteikti liekam šeit. Nekādā gadījumā nedrīkst šī te lapas puse vai šī te vieta būt melna, viņa pašā sākumā būs melna, ja? Tāpēc, ka tur nekā nebūs, viņš vienkārši būs tukšums. Obligāti ar kaut ko aizpildam. Un tagadiņās es gribēšu parādīt, kā to vispār visu dara, kas ir jāizdara, lai būtu sagatavots, ja? Lai tu varētu sākt darboties sociālajos tīklos un lai tas viss būtu diezgan ātri un diezgan profesionāli. Tad, ko mēs darām? Mēs darām ļoti visu vienkārši. Mēs ejam iekšā sociāli, tad pat principā var nerakstīt to, ja? Rakstam tad dabas skati, pieņemsim, ja? Dabas skati. Un Google uzreiz izdos dabas skatus, un šeit mēs ņemam tad uzreiz dabas skatus foto, ja? Foto. Un šeit ir vēl viena ļoti liela lieta. Tad vajag te man iedeva krievisko versiju. Ir jābūt, redziet, tad var šeit ņemt pēc krāsām. Jūs varat paņemt, pieņemsim zaļas krāsas, ja? Tad jums parādīs visus dabas skatus, kas ir zaļās krāsās. Un pieņemsim, jūs gribat kaut ko zaļā krāsā, zaļā tonī, ja? Piemēram, šeit. Viss, kas ir zaļā tonī, ja?
Tālāk, pieņemsim, šeit atkal savukārt izmēri. Tā, vajadzētu paņemt filtru par izmēriem, bet es šeit nevaru atrast, kur ir, kur ir izmēri, ja? Vajag ņemt vai nu vidējo, vai nu lielu. Nu, ņemsim tādu vidēji lielu, ja, jo mazie bieži vien nekur neatvērsies, ja, vai, teiksim, atvērsies ļoti nesmuki, neinteresanti, ja. Nu, un kas mums tad ir jādara šādā gadījumā, ja, mēs vienkārši viņu pieņemsim šeit, ja. Nospiežam, izmērus var redzēt, ja, uzreiz. Nospiežam, saglabāt attēlu kā, ja. Saglabājam, vienmēr saglabājiet darba virsmā, tad darba virsma saglabāt, ja. Un es šobrīd viņās to nedarīšu, bet man ieteikums jums ir tāds, uzreiz pie vienas reizes. Atrodiet kādus 20 dažādus attēlus tajā kategorijā, kuru jūs gribat. Nu, pieņemsim, te ir dabas skati, ja. Jūs varat uztaisīt jebkurus citus skatus, nu, pieņemsim, varam paņemt, piemēram, tad šeit bija zaļš tonis. Nu, paņemsim šajā pašā gadījumā, nu, pieņemsim lillīgus toņus. Nu, vienkārši piemēra pēc, ja, un jūs redzat, kādi tad šeit toņi būs, ja, tas vairāk tāds tonis, ja, šeit mēs varam paņemt, piemēram, baltu toni, būs varbūt kaut kas ar tādiem dabas skatiem, ja, baltiem. Un šādā veidā jūs varat atrast to, kas jums interesē. Un visneticamākajos variantos to noformēt, un līdz ar to tas jūsu profils būs uzreiz daudz interesantāks. Un līdz ar to būs arī pieejamāks. Un tad šeit atkal vēlreiz atkārtoju, ņemiet lielos toņu, tad lielos izmērus, lai jums vienmēr visur būtu kārtībā. Lai neteiktu tad sociālajos tīklos, tad tas izmēram, kartiņas izmēram ir liela nozīme. Tāpēc, nu, ņemam, jādod iespēju izvēlēties tad uzreiz lielos šos te izmērus. Un ko tad mēs daram? Atgriežamies šeit, te ir atjaunot titulu bildi, ja izvēlēties augšuplādēt attēlu, augšuplādēt, tālāk darba burtnī, tad darba virsma. Darba virsma izvēlamies šo te un atvērt. Un viņš jums automātiski nomainīs šeit to variantu. Tālāk jums būs iespēja vienkārši šo te visu lietu pavirzīt, tad viņš iet šeit uz augšu uz leju. Nu, ok, es to izdarīšu, es jums kopā ar jums to izdarīšu šobrīd, lai jums parādītu piemēru. Tātad šeit mēs to daram, tad mēs šobrīd viņās nomainam attēlu. Labi. Aha, šeit viņš saka, ka ir par lielu tie pikseļi. Ok, tad mēs ņemam nevis lielo, bet mazāku ņemam sredņīs 400. Viņš saka, ka vajag uz 400. Nu labi, paņemsim uz 400. Ko mēs varam paņemt? Nu, es paņemšu to pašu zaļo toni. Zaļu toni. Nu, vat pieņemsim, nu, ko pieņemsim? Nu, pieņemsim šo te skatu. Nu, redzēsim, vai viņš mums ledīs cauri, bet te bija man kaut, ok, varbūt kā ledīs cauri. Saglabāt attēlu, darba virsma, saglabāt. Nu, lūk, un tagad viņās es dodos uz šeieni, atkal atjaunot titulu, bildi, meklēju, kur tad viņš man ir saglabāts, šeit man viņš ir saglabāts, un ko viņš man tagad teiks? Atkal nelaiž cauri, tad atkal 400 uz 150. Tā, ejam vēlreiz. Tātad mums vajag lielāku attēlu. Ot, pieņemsim reku jau parādās. Labi. Man īsti tas nu tā, nu, bet tīri provizoriski priekš. Ko tad mēs varētu te izvēlēties? Tad ir jābūt 400. Nu, pieņemsim šo attēlu, ko viņš mums teiks. Atkal tieši tāpat. Darba virsma, saglabājam un mainam. Tad redziet, ja, mums tad izdevās. Tad ko mēs tālāk daram? Mēs varam paņemt šādi
vai šādi uz augšu, ja, nu, pieņemsim, es kaut kā noformēju, vot šitā man patīk. Un tātad es uztaisu šeit šo te atjauninājumu, ja. Viņš tagad ielādēsies un saglabāt izmaiņas. Ja? Un var tagad redzēt, tātad ir skaists dabas skats, ja, un mana fotokartiņa. Tieši tāpat arī fotokartiņa, ja. Tu uztaisi fotokartiņu un saglabā viņu, ja, un tev ir katreiz. Kas ir ieteicams? Šos te attēlus ir ieteicams mainīt katru mēnesi vismaz vienu reizi, bet nu, šo te titulu bildi var mainīt reizi 4-5 dienās. Tas līdz ar to jūsu draugiem, kas ir jūsu sociālajos tīklos, tos tā kā atjauninās šo informāciju un liks arī par jums vairāk tā kā zināt. Tāpēc šajā gadījumā tas ir iespējams ļoti normāli un arī ļoti labi. Ja? Tā kā ņemiet to arī vērā. Kā jau es teicu, ja? Tātad vēl atgriežoties pie šiem te dabas skatiem, ja? Un pie visām šīm lietām. Pierakstiet sev kā darbības uzdevumu, lai jums nebūtu daudz visu laiku jāstrādā ļoti daudz un ilgi. Uzlieciet sev par uzdevumu. Tātad, atrast 20-40 fotokartiņas, kuras jūs saglabāsiet pēc tam attiecīgi mapītē, ja, darba variantam, ja. Parādīšu, kā es to esmu veikusi, tad man arī tas pats ir izdarīts. Kur ir kā piemērs, ja, foni materiāliem, ja, tad ir kur daudz dažādi varianti, ja, viņi jau ir salikti, viņi ir sakārtoti, ja, un man vairs nav jāmeklē pa Google, ja, kā to visu izdarīt. Man jau viss tas ir salikts. Un šāda mape man nav viena, tās ir ļoti daudz, to te redzēt, ja, dažādas, piemēram, skolas materiāliem, ja, tad viss ir sagatavots. Dažādi fotoattēli, ja, kas ir domāts tieši priekš tā, lai varētu veiksmīgi un ātri darboties. Foto priekš darba, ja, tad arī šeit viss, kas ir fotokartiņas, dažādas aplikācijas, ja, viss tas ir domāts priekš tā, lai man vienkārši nebūtu jāmeklē ilgi, es paņemu vienkārši mapīti atveru, man jau viss ir gatavs. Tas ir jāizdara obligāti, lai ekonomētu katru dienu savu laiku un lai nebūtu visu laiku jādomā par to, ko man tagad tālāk darīt un kas man būtu jādara. Tātad dažādas fotokartiņas, dažādus citātus. Tātad konkrēti pierakstiet. Pirmām kārtām fotokartiņas pēc jūsu interesēm. Ja tas ir ceļojumi, tad par ceļojumu, kur jūs gribat nonākt, vai kur jūs gribat atrasties. Tālāk. Ja tā ir nauda, tad visādas dažādas interesantas fiškas, citāti par naudu, kas saistās ar to. Ja? Tālāk. Nākošais moments, kad, piemēram, kaut kas saistīts ar attiecībām, ar, nezinu, tur ēst gatavošanu vai varbūt tās zvejniecību, jā, ko jūs gribat stāstīt cilvēkiem. Atrodiet, saglabājiet mapītē, lai pēc tam vairāk nav pie tā jāatgriežas, jā, vismaz nedēļu pie šīs te meklēšanas, jā, un tālāk darbošanās. Tālāk. Tieši tāpat es esmu uztaisījusi citātu, ja, citādu sadalījumu. Tas nozīmē to, ka tā, kad taisīsiet postus, ja, atrodiet interesantus citātus, ja, kas iedvesmo, kā to dara tieši tādā pašā veidā. Rakstam citāti par, pieņemsim, ticību sev. Ot, piemēram, man patika ticība sev, ja, citādi ticība sev. Un reku rakstīt, ja, tad ir variants, ja, ticēt sev vai ticību sev vai ticēt sev. Nu, pieņemsim, tici sev, ja. Nu, ot, pieņemsim šeit, ja, ot, atver vaļā variantu, ja. Un reku tev ir daudz dažādu citātu. Tu vienkārši viņus paņem nokopē, ja, lai tu vienu reizi nav katru dienu jāiedara tas, ja, tu vienkārši atrod to, kas tev interesē. Citādi par pārdomām, kāds Murphy likums, jā, kādi labi teicieni. Atkal savukārt uztais citātu kartotērku, jā, tātad Gmail diskā saliec to visu un pēc tam vienkārši vienā brīdī vienkārši tu taisi un tev viss aiziet, jā. Tas, lai būtu optimizēt savu darbu. Par citātiem. Tu vari taisīt citātus atsevišķi. Tad
citāti par draudzību, citādi par biznesu, citāti par bagātību, bagāto cilvēku citāti. Visdažādākos. Uztais vienu dienu šad visus esošās grupas citātu, kuras tu gribi, vienkārši pēc kārtas visu, un pēc tam katru dienu vienkārši paņem nākošo. Vari te pieņemsim atrakstīt, ja, kad, nu, te, piemēram, atteit bišķiņ malā no šī citātu un raksti. Tur pieņemsim ievietots piemērs, ja, ievietots tam 04.05. 17. gadā, ja, un tu vienkārši, tad es esmu ievietojis, un tad uz priekšu, un tev viss ir aizgājis, ja, jo tev pie tā vairāk nav jāatgriežas, un tu zini, ka tev tas sociālā tīklā jau ir aizgājis, viss ir kārtībā. Tad tā ir tā sagatavošanās tieši priekš tiem citāti. Tas ir pirmā tā sadaļa, ja, kas ir vajadzīgs pie tā, lai tu būtu sagatavots tieši darbam sociālajos tīklos, ja? Bet tagad mēs iesim tālāk. Tad pirmais, ko mēs izdarījām, mēs sagatavojām, ko mēs liksim. Mēs sagatavojām savu profīla pirmās 2 fotokartiņas, un tagad mēs iesim tālāk. Tātad, kas mums te ir jāizdara? Ot šeit ir tātad draudzības aicinājumi. Daudzi cilvēki man jautā, kā tas vispārībā ir, kā man aicināt draugus. Tad redziet, tad jūs uzspiežiet uz 2 cilvēciņiem, un re, kur ir iestatījumi. Iestatījumi 2 variantos strādā. Viņi strādā tātad šeit. Kam tu gribi, lai visi redz tavu draudzību? Tad visi var redzēt, vai tikai tevi draugi. Tā ir tava izvēle. Kā tu vēlies? Es liku pilnīgi visi, lai visi redz, ja? Pat ja viņi nav manos draugos, viņi tāpat var redzēt to, ko es daru, ja? Šeit meklēt draugus. Ļoti labs moments. Un kā tad viņu var meklēt? Tad pirmais variants, tu vari meklēt, ievietojot savu inboxu, ja? Tad visādos sociālos tīklos šeit var redzēt, ja? Pielietojot klāt. Tālāk, tu vari meklēt tikai pēc vārda, pēc pilsētas, pēc pašreizējās atrašanās vietas, pēc skolas, kuru tu esi beigusi, vai pēc kopējiem draugiem, ja? Vai pēc augstskolas, ja? Tad pēc tā tu vari meklēt šos te cilvēkus, ja? Vēl tu vari šeit likt tādu interesantu lietu, ja? Kad būs arī tāds moments, ka tev nāks cilvēki pēc kārtas, visi pēc kārtas. Un redziet, kādi šeit ir varianti, ja? Mums vajag saprast, kam mēs konkrēti aicinam un kādi ir mūsu interešu cilvēki. Pieņemsim šāda cilvēks, kas ir varbūt tās uz gultas gulošanu, varbūt viņi īpaši nebūtu jāpielieto mūsu Facebookā, ja, jo patiesībā, cilvēks ir slims, ja tu viņam var vienīgi palīdzēt, uzrakstīt, ka tev ir iespēja produktu kādu piedāvāt viņam, ja, bet diez vai viņš būs biznesa partners. Pieņemsim, bet šeit ir konkrēti klasisks piemērs tam, par ko es runāju, ka ir jābūt noformētam pareizi. Ja šādu cilvēku nekad nepielikšu, ja, pie sava draugu loku, tāpēc, ka, kāda jēga nav jau redzams, kas pa cilvēku, ja. Un te var redzēt jau konkrēti, ja. Uzreiz, ko gribu teikt, nepievienojiet cilvēkus, kas nav jūsu mentalitāte. Ko tas nozīmē? Tad visi šie te arābu valstība, ja, kas ir varbūt melnādainie, ja. Jūs saprotat, ka patiesībā ar viņiem biznesu nebūs iespēja uztaisīt, un kā labi jums viņi ir vajadzīgi, vienkārši tikai vietojums, ja. Tāpēc tas nebūtu prātīgi. Bet tas ir tikai viens variants, kā jūs varat ņemt cilvēkus un no kurienes viņus vajag ņemt. Ja? Otrais variants ir sekojošs. Tad, kad mēs ejam uz vārda sākums, un šeit būs grupas. Redziet, vai šeit ir grupas? Šitais variants ir ļoti svarīgs. Paņemiet, nospiežam šeit vārdu grupa. Nospiežam vārdu grupa, un šeit vajag pievienoties. Vajag obligāti pievienoties pēc savas interešu momenta. Pievienojieties. Tad jūs būs apstiprinājuši cilvēki. Tad atkal spiežat uz vārdu sākums. Un pieņemsim, šeit ir latvieši. Man vairāk ir latviešu cilvēki, ja. Man viss profils un viss ir veidots latviešu valodā, ja. Tātad šeit es pievienoju cilvēkus, kas jau ir man šajos te draugos. Un kā to dara? Pavisam vienkārši tā situācija, tu vienkārši uzspied uz draugi. Ja? Uz draugi, un tad tu vienkārši meklē, man jau ļoti daudz viņi pievienoti klāt, ja? Un pēc tam būs tāda viena sadaļa, ja, kad, iesim tālāk, daudz draugu, ja?
kas ir no šīs sadaļas, ja? Un būs vienkārši tad, redzēt, cik tālu ir jāiet, lai es atrastu kādu, kurus varētu pievienot, ja? Nu, pieņemsim, varbūt, ka ja pat ir tagad pievienoties spēja. Nu, pieņemsim. Nu, tā, paskatīsimies, viņa man ir pievienota vai nav. Jā, reku var tad piespiežam viņam virsū un uzaicināt draudzēties. Nu, un tā mēs viņus arī pievienojam, ja? Uzreiz gribu teikt, pievienot nevajag vairāk par 30-50 cilvēkiem dienā, ja? Jo, ja tu vairāk pievienos, tev vienā brīdī vienkārši Facebook atslēgs šo funkciju pievienot, ja? Tāpēc, nu, būsim normāli cilvēki, kas vienkārši tādā pareizi. Tātad 50 cilvēkus nevajag vairāk viņus pievienot, un viss būs kārtībā, ja? Tātad atradām arī cilvēkus, kurus mums vajag, ja? Tālāk. Tagad ir vēl viens tāds moments, ka ļoti daudzi cilvēki ļoti daudz ir kļūdījušies, ja? Un kas tad konkrēti būtu jādara? Kur ir īsts apraksts par sevi. Šeit vajag noteikti aizpildīt. Un šeit vajag tiešām ļoti īsi aprakstīt, ja, par tevi. Jo cilvēki, kad ieies tavā profīlā, viņi tevi nepazīst. Un ko tu viņiem par sevi vari pateikt? Nu, pieņemsim. Varbūt tas ir draudzīgs cilvēks, varbūt tas ir izpalīdzīgs. Nu, vienkārši burtiski 2 teikumos saraksti, ko tu par to domā un saglabā. Ja? Tam ir ļoti liela nozīme, jo cilvēki, viņi grib ievākt par tevi nedaudz vairāk informācijas, un tāpēc tas ir ļoti svarīgi, ka tu jau pati pēc būtības to visu parādi. Tālāk nākošais, kas mums ir jāizdara, tad ir jautājums par mani. Ja, tad, ko cilvēks var redzēt par mani? Tad šeit gan vajag visu aizpildīt pēc iespējas. Telefonus vajag uzrādīt, pa kuriem jūs varat zvanīt, vai var sazvanīt, obligāti arī Skype. Saitus varat likt tos, kurus jūs gribat, lai viņi apmeklē. Šeit pieņemsim... Šeit var likt forsāžu, šeit var likt kādu citu, pieņemsim Instagramu vai vēl kaut ko. Gribiet liekat dzimšanas datumus, gribat neliekiet, ja, tad tas ir tā. Bet telefonam, Skype'am ir jābūt obligāti, lai viņi varētu iziet uz jums, ja, un lai jūs esat sasniedzami. Tālāk attiecībā par to, ko jūs darat, ja. Varat minēt ļoti mierīgi, ka jūs darbojaties GNS Global vai ar ko jūs nodarbojaties, lai cilvēki tiešām arī varētu par jums zināt, ko vairāk. Ja? Ko es gribu teikt attiecībā uz, iesim tālāk, darbs un izglītība. Šeit var pievienot, var nepievienot, ja? Tā, ko es gribēju teikt par ģimenēm un attiecībām. Ja tas ir biznesa profils, tad īpaši šeit nav vajadzīgs. Nu, var pieminēt, ja teiksim, ja tur vīrs, sieva var pieminēt, bet tur nevajag rakstīt tur visus bērnu vārdus, tur uzvārdus, ja. Tam nav vajadzīgs, tas ir biznesa šis te profils, un tas neatiecas uz biznesu, tas neatiecas uz tiem cilvēkiem, kas būs tālāk ar jums sadarbība. Ja jūs meklējat, pieņemsim, nezinu, otro pusīti, te var vienkārši tur kaut ko vairāk minēt, ja, kaut ko mēģināt vairāk pastāstīt par to. Nu, un šeit ir arī tas, ko cilvēki par tevi var vairāk tā kā uzzināt, ja, kas ir, ko tu vari par tevi pats par to visu pateikt, ja. Tam ir jābūt aizpildītam, ņemiet to vērā, lai tiešām cilvēki varētu par jums arī zināt un vairāk tā kā jūs saprast, ja. Draugi. Tad, kad jūs sasniedzat daudz draugus, ja, šeit ir tāda interesanta lieta, ja, kad jūs redziet, ja, kas jūs ir aicinājis, vai jūs esat aicinājuši kādu, ja, un kas ir aplūkojis jūsu šos te ieteikumus, vai meklējis jūs tieši tāpat, ja, to visu var te redzēt. Tālāk, tūlīt iziesim atpakaļ. Attēli, tad šeit ir tātad visas jūsu fotokartiņas, ko jūsu cilvēki var nospiest, ja, un par jums redzēt. Tad visas jūsu fotoalbumi, visas fotokartiņas, ko jūs esat veidojuši, kas ir bijis ar jums, ja. Tad tie ir, ko jūs pats esat veidojis kā albumus, ja. Šeit tieši tāpat var arī izveidot to albumu, pievienojot šeit izvēle, ja, tad noformējums. Es tagad netaisīšu viņus vaļā, es domāju, katrs to var atvērt.
un arī izdarīt, jā, vai pievienot foto tieši tāpat, jā, viņu visu var sistematizēt un visu izdarīt. Ko es gribu šeit minēt pie jautājuma vairāk, jā. Te var arī daudz ko redzēt, ja tad video atzīmēšanās, kādas jums ir intereses, to visu var izdarīt, bet faktiski lielas nozīmes tam visam patiesībā nav, ja tas ir biznesa saistībā, ja? Jo uz to īpaši nevajag koncentrēties, pēc manas saprašanas, ja? Reģidēt profilu. Vat šī poga ir ļoti interesanta, jā, tad šeit jūs visu par sevi varat parādīt, pastāstīt. Vat šeit ir tas, ko es arī teicu, jā, kā var arī atrast par sevi, ko pielikt, jā, kas tu tāds esi par cilvēku, kas notiek un kā notiek, jā. Šeit visu var sarakstīt, jā, par darbu, vai tu strādā, nospiežot šo mazo zīmolīti, tad tu vari taisīt korekciju. Tur, kur ir zīmolīši, tur visas korekcijas tiek taisītas, ja? Un pēc tam, kad tu to visu esi kaut ko pievienot, par tevi šeit var pielikt, ja? Un pēc tam, protams, ka obligāti visu vajag saglabāt. Saglabāt, ja? Ko jūs esat mainījuši un veidojuši, ja? Tā, tas tā kā būtu. Ja? Šeit mēs varam, ka nospiežam šeit, tas ir Messengers, ja? Tad šeit jau var redzēt visas vēstules, ja? Kas ir bijušas, kuras ir izlasītas, kuras ir neatbildētas, ja? Vai kuras ir nesen sūtītas. Ja? Tā kā tas viss ir, šeit ir tas Messengers, ja? Tieši ar ko mēs strādājam, lai sarakstītos jau ar konkrēti cilvēkiem. Šeit mēs redzam tad pēdējās aktivitātes, kas ir ko teikts, kas ir ko rādījis, jā, kas priekš kam. Un tieši šeit, jā, var redzēt pilnīgi visu, nospiežot šeit visu. Tā, tātad ejam te tālāk. Šeit mēs šobrīd viņās īpaši neiesim klāt, jā, bet šeit var redzēt tad pilnīgi visas, visu, kas mums ir. Visas grupas, kuras mēs esam pievienojuši paši, ja? Kuras reklāmas Facebookā veido, darbības sarakstus, ziņu plūsmas, uzstādījumu, iestatījumi, ja? Pie vārda iestatījums varam pievērsties, ja? Ka šeit var, piemēram, uzrakstīt kontaktus, noformēt savu šo te lietotāju vārdu, ja? Tas viss ir šeit, ja, un te visu to privātumu vajag iziet cauri un paskatīties visu sakārtot, ja. Un tur tiešām viss ir ļoti vienkārši nospiežam un izdaram. Vienu reizi izdaram, un tas pārsvarā vienmēr arī paliks. Gribu pievērst vienu ļoti būtisku uzmanību tagadiņās tieši kontakta informācijai priekš postiem. Tā, tas ir par mani, šī sadaļa, ja. Es personīgi savos postos īpaši neminu tos telefonu numurus un kaut kādas linkus uz kaut ko, tāpēc, ka cilvēkam jāizsaka pavisam noteikti interesanta, tad viņš pats nospiež uz šiem tēsošiem par mani un visu atrod. Jo būtībā tos telefonu numurus ir tāds vēl viena fiška, ja, ka pie postiem liekam nevis telefonu numurus, bet WhatsAppu vai Viberu, jo ļoti bieži, ka tieši uz WhatsApp un Viberu atnāk tieši šis te zvans tā kā no cilvēka uz jums, jā, jo tas ir bez maksas. Ja, pieņemsim, tur stāv tikai no šis te telefona numurs, ja, bet viņš nav noformēts kā WhatsApps vai, teiksim, Vibers, līdz ar to cilvēku var vienkārši nezvanīt. Un WhatsAppam bez problēmām tas ir bez maksas zvans, tā kā uzreiz daudz viss ir vienkāršāk, ja. Nu, lūk, un tagad mēs esam pielikuši klāt, pienākuši klāt pie tā, ko tad darīt tālāk. Tad viss ir noformēts. Tad, kas mums ir izdarīts? Mums ir noformēts uz šodienu, profils. Mums ir noformēta fotokartiņa, kas ir priekš galvenā titula bildes, gan arī tā, kas ir profila bilde. Tad tas ir izdarīts. Mums ir draugi pielikti klāt maksimālais 50 katru dienu. Ņemam viņus no tām sociālā tīkla grupām, kuras mums interesē, nevis vienkārši ejam rakstam vārdu, jo tas patiesībā, ka mēs vienkārši rakstam vārdu vai kaut kādu augstskolu meklējam, kurā mēs esam mācījušies, tad mēs atrodam tikai tos cilvēkus, ar kuriem mēs bijām komunikācijā, bet tos, ja mēs viņus nepazīstam, tad labāk ir ņemt caur tām grupām, kuras mūsu ir interešu grupās, ja?
Nu, lūk, tad tas ir izdarīts. Un tagad pienācis ir ļoti svarīga lieta, kas mums ir jādara, lai mēs cilvēku ieinteresētu. Ja? Un es tagad parādīšu vienu ļoti interesantu fišu, ko piedāvā Facebook tieši. Ja? Tas ir ļoti interesanti. Jau kādu laiku tas tiek piedāvāts, bet es pieļauju, ka diezgan maz ir cilvēki, kas to pielieto uz šobrīd. Tad redziet, pirmām kārtām ir iespēja darīt visdažādākajos momentos. Tad redziet, ir publiskais variants un ir tikai saviem draugiem, ja, vai Facebook draugiem, vai, teiksim, draugiem, kuri varbūt tās tu nepazīsti, vai, teiksim, kuriem tu negribi rādīt, ja, tad tu vari tā kā noņemt tos cilvēkus nost, ja. Vai vienkārši tikai sev. Un, pieņemsim, tu uztaisi kaut kādu, tev ir kaut kas, pieņemsim, tu nofotografē kaut kādas baigi superīgas fotokartiņas, un tu pagaidām negribi viņas nenam rādīt, ja? Tu vari uztaisīt šādu pašu esošo fotosesiju vai vienalga ko, ja? Un vienkārši šeit no publisko noņemot nost, uzliekam vairāk tikai es, un tas nozīmē, ka neviens cits to neredzēs, viņš ir slēgta informācija un pieejama tikai ekskluzīvi priekš tevis vai tikai taviem draugiem. Vai tev ir speciālie draugi, kas tikai tie varēs redzēt, ja? Vai izņemt kādus draugus, kuriem tu pilnīgi noteikti to negribi rādīt. Ja? Tas tev viss ir iespējams noformēt tieši Facebookā, tieši darot šīs te esošās lietas. Ja? Un ko mēs tagad darīsim? Mēs tagad darīsim tādu lietu, kas ir jādara katram cilvēkam, kas grib strādāt sociālajos tīklos, kas grib veidot savu biznesu, mēs taisīsim postu. Nu, lūk, un tā, kādu mēs tagad ņemsim postu? Nu, piemēra pēc, tad mēs spiežam foto, video, spiežam un meklējam, tad kādu postu mēs varētu ievietot, ja? Nu, piemēram, pameklēsim kādu interesantu variantu, manas mapes. Vat paņemsim kādu varbūt citātu. Paskatīsimies, kas mums te ir pieejams. Kaut ko interesantu. Kaut ko varbūt motivējošu, kaut ko tādu foršu. Nemeklēsim vairs tur, jo viņš man viss ir salikts, kaut ko interesantu. Par laiku paņemsim kaut ko. Un man te vēl patika vēl viens tāds interesants moments. Tā, kur viņš man pazuda? To neatradīsim. Tā. Nu, lūk. Un tagad mēs iesim uz citādu kartotēku. Pieņemsim šeit. Un pameklēsim kādu, kas varētu līdzināties. Tā. Nu, pieņemsim šo te citātus paņemšu. Nu, lūk. Tātad, ko mēs darām? Mēs vienkārši iedaram. Tad mēs paši iedodam savu likteni, kurš pakāpeniski kļūst liktenīgs, ja? Un te es rakstu savu viedokli. Tikai no mums pašiem viss ir atkarīgs. Varam gausties un žēloties.
Taču tas nepalīdzēs. Nepalīdzēs realizēt savu dzīves sapni. Viss, kam mēs ticam, ir iespējams. Tieši tāpēc iznāc uz sarunu tagad. Un es tev parādīšu, kā piepildīt interesantu divu. Raksti man personīgi. Ko es izdarīju? Tad pirmām kārtām tas ir citāts, pirmā sadaļa. Otrām kārtām es parādīju, ka cilvēkiem ir problēma. Problēma ar to, ka viņi gaužās, ar to, ka viņiem ir situācija, kas viņiem neapmierina, un ir izēja. Un izējas mēs. Un vēl šeit ir ļoti būtiski paņemt kādu fotokartiņu no tavas personīgās kartotēkas, lai cilvēki asociē to ar tevi, lai viņi tevi iepazīst pēc tavām fotokartiņām. Un tāpēc man arī šādus variantus ir izveidotas. Es vienkārši šad un tad, kad braucu kaut kur fotokartiņas taisu, ja? Un tad kādu var, šeit man jau ir bijušas šādas, es kaut ko citu paņemšu. Pieņemsim, kas varbūt no mobilā telefona interesants ir tā. Un pieņemsim kaut ko varbūt no Balijas salām, kur es biju. Kaut kas interesants tā, paskatīsimies, kas mums te varētu būt. Piemēram, šī fotokartiņa ļoti interesanti. Tas ir visinteresantākās, visdažādākās fotokartiņas, jau lai būtu vienmēr interesanti cilvēkiem uz tevi skatīties un novērtēt. Tad tā esmu es. Un tagad viņās viena interesanta fiška. Mēs varam to publicēt tūlīt un neko vairāk nedarīt, bet mēs varam pierakstīt, kam tas ir domāts. Piemēram, te varat minēt visus tos draugus, kuriem jūs gribat kaut ko pateikt. Jā, vienalga tur minēt jebkurus vārdus, pieņemsim Nelī, Lapiņa, ja jums jau parādās cilvēki, ja. Visdažādā. Es vienkārši kā piemēru vienu cilvēku pielikšu, teiksim, Andris, Eglītis, ja, tas, un tā visiem cilvēkiem. Tālāk, jūs varat likt arī smaidiņus pa vidu, ja, piemēram, šeit, kādu smaidiņu, vai pieņemsim šeit, smaidiņš ir domāts nevis tajā būtībā, bet pieņemsim šeit, kāds jums ir noskaņojums, kā tu jūties, ja. Un šeit es pieņemsim, uzlikšu, ka es jūtos enerģijas pilna, ja, viņš jau ir saglabājies, ja, jūtās enerģijas pilna, ja. Ok, tālāk, kur es atrodos? Southamptonā. Tad Southamptonā, ja. Un pats interesantākais, ka jūs šo postu varat atlikt, un viņš prasa, kurā gadā jūs gribat viņu publicēt. Es likšu 17. gadā, 2000. Tālāk mēnesis, protams, ka maijs. Tālāk šodien, 4. Jūs redziet, nevaru uz rītdienu pārlikt tikai šodien. Tālāk stunda. Es gribu, lai šis posts aiziet priekš manis 18. Un 50 minūtes. Ja, jūs redzēt. Un šādi, un es publicēju.
Tātad, redziet, šīs te fotokartiņa, jā, parādīsies 18:50, šis te posts, jā, un es varu darīt tālāk savus darbus, ko es vēlos, jā. Šobrīd viņās to redzu tikai es, jā, un redzēt, ka pēc 2 stundām viņš parādīsies visās sociālajā tīklā, jā. Tālāk, tad tas ir izdarīts. Tas nozīmē, ka jūs varat pielikt sociālos tīklus no rīta vienkārši sakārtot uz visu dienu 3, 4, 5 dažādus variantus, jā, un visu dienu tālāk strādāt, un jums vairs problēma par šo jautājumu nav aktuāli. Ejam tālāk. Ko darīt, kā izdarīt, lai šie posti, kas jums ir, lai viņi iet pa tālāk pa grupām, ātri parādīšu. To, ko jūs darat? Vēl ir viens tāds ļoti interesants moments, ka jūs varat tasīt dzīvajā ierakstus, jā? Tad šeit var rakstīt ierakstus pa taisnu. Nospiežat pogu, un jums viņš ieslēgs kameru, un jūs uzreiz taisat ierakstus. Tālāk. Pieņemsim, ka jums jau ir posts aizgājis tiešajā ēterā. Tie ir tikai, kas ir tiešajā ēterā, nevis tie, kas ir atlikti. Jā, tad es jau uztaisīju tiešo ēteru, ja, bet es vienkārši parādīšu. Vēl maza problēma, ko es te neaizliku mūžīgi, es aizmirstu šeit to vienu būtisku lietu. Tad, ja gadījumā kaut ko esat ne tā izdarījuši, uzreiz varat rakstīt labot ierakstu. Un ko vajag šeit darīt? Hashtagi obligāti. Hashtagi. Tad šeit, ja? Kā mēs varam rakstīt? Tad varam likt, tas hashtag ir kā cilvēki meklē iespējas. Hashtags nākošais biznes. Tālāk. Savs biznes, vairāk brīvais laiks. Vēl viena lieta, nedrīkst būt atstarpes starp vārdiem, es vienkārši automātiski viņus lieku, tāpēc, ka, pierast jau pareizi rakstīt. Tālāk, forsage info. Atkal vajag bez punktiem. Tālāk ejam iekļūt savu vārdu uz vārdu, lai cilvēki, kas tieši jūs meklē, atrastu jūs. Tālāk obligāti mūsu komandas nosaukums Argonauti. Peļņa. Peļņa. Internetā. Tas tā kā būtu un pabeigt, jā, un tas nozīmē, ka visi šie te hashtagi, viņi parādīsies, jā, tad cilvēki, kas meklēs meklētājā kādu konkrētu šo te esošo vārdu, viņi iznāks tieši uz tevis un redzēs tieši tevi, kur tu atrodies un kāds viss notiek, jā. Ok. Tas tā kā mums arī būtu skaidrs. Šeit var redzēt, jā, tad aktivitāšu pārskatu, ko konkrēti tu esi darījis konkrētā laika periodā, jā, tad te visu var redzēt, ja tu esi aizmirsis, ko tu esi darījis, tad tu vari tur nospiest un tu visu redzēsi. Tālāk. Posti ir jāliek minimums 3 reizes dienā, lai tu būtu populārs, lai tevi redzētu, un viņus vajag arī segmentēt. Nevajag likt tikai biznes. Ieliec viņus pēc kārtas, piemēram. Viens tev posts ir, kas saistās ar interesantiem citātiem, vai, teiksim, interesantu kādu gudru domu, kādu citu ieliec, pieņemsim, kādu mūziku, jā, kādu varbūt kādu trešo ieliec kādu humoru šovu, ja, lai cilvēki varētu meklēt pie tevis kaut kādu, tādu superīgu noskaņojumu, ja, ne tikai tur biznes. Un tad viņi vienkārši katru reizi, kad tu būsi interesants cilvēkiem, ja, mēs tādā veidā vienkārši cilvēki pie mums gribēs nākt un visu laiku meklēt kaut kādas savas atbildes uz šiem saviem jautājumiem un vienkārši draudzēties, jo viņi tādā veidā par tevi arī kaut ko vairāk uzzina. Ja? Tu pats izsaki kādu savu viedokli un viņi atkal par tevi kaut ko uzzina. Ja? Tāpēc tas ir ļoti būtiski, lai tu varētu tiešām būt veiksmīgs un lai tev viss būtu kārtībā. Lūk, tas tāds iesākums, ieskats, vēl viena maza fiška.
Es aizmirsu parādīt. Tā. Tūliņos paskatīšos, kā mēs viņu varētu pielietot, jo Facebookam tagad viņās ir nācis klajā vēl arī fona apzīmējums. Paskatīsimies, vai viņš mums piedāvās šeit pie korekcijas. Nedot iespēju korekcijai, tikai vienīgi tur. Ok, nu tad nevar, ok. Es gribēju parādīt vēl vienu interesantu fišu, kas ir Facebookam nācis klāt. Facebookam, tad, kad tu kaut ko ieraksti, ja, nu es vienkārši no klaviatūras paņemšu kaut ko tādu, ja, es vienkārši izlaidu te tādu vienu ļoti būtisku lietu, bet es vairs atpakaļ to izdarīt nevaru, tāpēc, ka es uzreiz to neizdarīju. To var tas ir darāms tikai uzreiz, kad tu to dari, ja. Nospied šeit te virsū un uzspied uz šīs te esošās lietas, tad viss tavs posts, viņš iekrāsosies ar dažādu krāsu toni. Šādu gribi, šādu ņem, šādu gribi ņem šādu, ja, viņš visdažādākajos toņos. Ja tu viņu ar to arī izcēl. Nu, es vienkārši aizmirsu viņu pielikt, tāpēc viņš šobrīd manā kartotēkā nebūs, bet jūs to varat zināt, ka jums tas ir iespējams. Jā, līdz ar to tas uzreiz ir interesants. Tā. Nē, mēs viņu nepublicēsim, mēs viņu izņemsim ārā, ja? Tā, nu, uzliksim, ka tikai tas ir domāts man pašai, ja? Tikai es un publicēt. Nav domāts nevienam citam, ja? Nu, šādi var redzēt, kā tas viss notiekās. Tad to neviens cits neredzēs, tikai es. Un tieši šādā pašā veidā es varu vienkārši viņu dzēst. Jā, no šejienes es viņu izdzēšu un man viņš vairāk nav vajadzīgs. Jā. Nu, lūk, nu tas ir tā nopietni īsumā, jā, un kas ir jādara, lai tiešām Facebook strādātu un lai mums viss būtu kārtībā. Un tiešām, lai viss ir vienkārši, viegli un galvenais viss ir ātri. Nu tā, lai jums visiem meitenes un puiši un kolēģi veicās, ar jums kopā bija Evita, uz tikšanos!